kad mūs tikko ievēlēja Rīgas domē, tad, godīgi sakot, es zināju, ka agrāk vai vēlāk tas notiks. Jo atcerēsimies to laiku, mēs pārņēmām varu no cilvēkiem, kuri tanī laikā kāds viņus sauca par misters 10%, vēlāk jau par misters 20%. Un tas notika tā, ka vienā dienā man piezvanīja un uzaicināja uz tikšanos. Tā tikšanās ilga vairākas stundas, ieilga līdz vēlam vakaram. Pēc tikšanās, kurā izskanēja ļoti tādi viltīgi, aizdomīgi piedāvājumi, es izgāju ārā un domāju, ko tagad darīt. Es mašīnā apsēdos, paņēmu savu tālruni, vienkārši telefonā googlēju, ierakstīju Knāba informatīvais tālrunis. Skatījos uz savu telefonu aparātu un domāju, tā, tagad sirdī jānomierinās, jāizelpo, sagaidīju to brīdi un zvanīju Korupcijas novēršanas apkarošanas birojam.